Rūta Čilča absolvējusi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti un jau 2 gadus ir raidījuma Tautas balss žurnāliste. Darbdienas beigas pavada lecot tautdejas, savukārt sākoties ziemai, pirmā stāv pie pacēlājiem slēpošanas trasē. Ja diena ir pelēka, Rūta spēs izspiest smaidu tavā sejā, jo reizēm ir sajūta, ka visur, kur viņa dodas, viņai izdodas piedzīvot kaut ko komisku. Jā, ir lietas, kas paliek aiz kadra un kuras skatītāji neredz, kuras mēs dažkārt noslēpjam, dažkārt vienkārši nevaram parādīt. Tad viens no tādiem gadījumiem bija pašā iesākumā jau, kad es sāku strādāt raidījumā Tautas balss. Ir reizes tādas, lai arī mēs lūdzam cilvēkiem zvanīt un sūtīt ēpastus, dažkārt viņi mūs arī mēdz apciemot. Un tad stāsts ir par kādu sirmu sieviņu, kura bija ieradusies šeit Elijas ielā 17, aprunāties ar kādu no Tautas balss pārstāvjiem. Tā kā es biju nesen kā sākusi strādāt, tad aizsūtīju, protams, mani kā zaļo gurķi, uzklaus tanti. Sēdēju ar tanti stundu aci pret aci, kur man stāstīja, ka viņai ir ieperinājies kaimiņos bagāts krievs, kurš grib viņu izsvēpēt. Pirmkārt viņš indē viņas vistas. Tad viņa to vienu no beigtajām vistām bija uzspraudusi mietam galā un piesējusi tam kaimiņam pie sētas, lai viņš redz, kas ar viņu notiks. Un tā turpinās tas stāsts, līdz pašā kulminācijā viņa man paziņo, ka tas kaimiņš ir seksuāli izmantojis viņas kazu. Un tajā brīdī, kad tu sēdi aci pret aci ar to cilvēku, tu nesaproti smieties vai ko tagad darīt, tad, paldies Dievam, nāca kolēģis Pēters Krievkalns, kurš teica, ka sapulce ir jāsteidzās. Zinātāji stāsta, ka piena produkti palīdz tikt pie medaļām. Uzvari arī tu! Kečupiņš, frī kartupelīši, majonēzīte un cīsiņi. Lai pēc pāris gadiem mēs visi nebūtu tādi, turpmāk skolēnu ēdienkarte tiks krasi mainīta. Es devos pieķert ar slēpto kameru, neatceros, tas bija kaut kāds personības pilnveidošanas centrs vai kaut kas tāds, kur mums skatītāji uzticēja savu stāstu par to, ka šis centrs mēģina viņu visādi ievilkt iekšā savās tajās mahinācijās, pieprasa par to naudu un tā tālāk. Tad es gāju ar slēpto kameru viņus pieķert. Vai tiešām tā ir patiesība? Un tad mums bija tāda slēptā kamera kā poga, kur ir jāiepogā iekšā kaut kur poga caurumā, bet tā kā man tajā dienā bija jaka ar rāvēslēdzēju, tad mēs izdomājām citu risinājumu ar operatoru Edgaru Jakobsonu. Mēs sadomājām, ka es varu uztaisīt tādu lielu tādu čupčiku no matiem un iepinām to pogu matos, tā ka viņš viņa matu priekšā neko neredz, vats forši tur aiz pakausīšu, jakā paslēgt, viss kārtībā. Mēs to izdarījām jau šeit Elijas ielā, aizbraucām uz to vietu, tas bija kaut kur uz Elizabetes ielas, un Edgars saka, zini, tev ir izjukuši bišķiņ tie mati, vajag pārtaisīt. Un tad mēs tur apgājām ap stūrīti un tur ķimerējāmies ilgi. Un, protams, kā ir puisim liekas attaisīt meitenei matus, jo es pati neko neredzu. Loģiski, ka viņš pirmo dienu ar pīpu uz jumta neiet tas tik ātri. 10 reizes tur ķimerējās, to galvu liek uz leju, edžpin to kameru, visu tur, it kā visu forši, ej. Es ieeju tagad iekšā tajā centrā, kāpu pa trepēm augšā un man pa priekšu iet sieviete, kur apgriežās pret mani un saka, jūs pie mums? Saku, jūs esat no tā centra? Viņa saka, jā. Saku, tad pie jums. Mēs uzkāpjam mammas augšā, otrā stāvā, un viņa man ieaicina tādā tumšā skabūzītī, nosēdina pie galda, mēs sēžam vienu otrai pretī, tur esam tikai mēs divas, un tas, ko viņa saka, ir, es jau redzēju, kā puisis jums matiņus taisīja un kārtoja, un man, protams, stīvas kājas, jo tas, ko viņš darīja, lika to slēpto kameru man matos. Un es nesaprotu, kas man ir jādara, un es saprotu, ka viņi tūlīt ņems un raus man no matiem to kameru ārā, un vienīgais, ko viņi pasaka, tik mīļi, ka puisis tā matiņas kārto. Lai gan ir decembris ārā nesnieg, bet līst lietus un ir redzama pat zaļa zālīte. Starp citu, 2011. gads ir 10. siltākais gads, kopš vispār sākti veikt mērījumi. Es biju nostrādājis knapi mēnesi, kaut kur janvāra mēnesī tas bija, un producents Guntars Gulbiņš man saka vienu vakaru, Rūta, meklē kleitu, rītdien tiešraide. Bija stila un modes balvas pasniegšana un bija jāintervē cilvēki viesi, kas ierodās šo pasākumu uz sarkanā paklāja. Pirmoreiz mūžā es vispār knapi apgrābstījusi kaut ko nozīmē televīzija. Vienīgais, ko man liek vakarā darīt, ir fotografēt savas kleitas, skapī sūtīt akceptam, vai tā dara, vai šitā dara.
Un tad, tad bija tas pirmais tāds, protams, lielais satraukums. Gunters smējās un prasīja, vai man jau nenāk vēmiens un nav slikta dūša no tā, ka tūlīt būs tiešraide. It kā nebija tik traki, bet, protams, iekšēji bija tāds, jo es sapratu, ka ja nu gadījumā kaut kas noiet greizi, tad noiet greizi. Atpakaļ ceļi jau vairāk nav. Bet laikam jau viss kaut kā tā veiksmīgi izgāja, ja jau tagad man vēl uzticās. Rūtas radošo lidojumu mēs jau no nākamās nedēļas iepazīsim jaunajā LNT raidījumā Labvakar, Latvija. Oskars Lepers, Kaspars Markus, Tautas balss.